Rīgas novada vasaras sporta spēles rit pilnā sparā. Šogad tās notiek Vilgālē. Kādas jūs kā organizatoram sajūtas šeit skatoties to visu? Ļoti labs sajūts, jo šeit Vilgālē jauns stadions. Tāds ļoti kompakts un tikko iekārtots. Protams, tas sagādā problēmas ar sporta spēlēm. Vienlaicīgi ir grūti izspēlēt vienā dienā tik daudzām komandām turnīru, bet šeit ir vairāk tāds īsāks variants. Varbūt dažreiz kādai komandai paveicās un viņi tiek tālāk. Un dažiem it kā favorītiem var nepaveikties, jo spēles ir īsas un visādi var gadīties. Bet ir savu plusu, jo viss ir kompakti, viss viens otru var atbalstīt un es domāju ļoti labi. Gal galā interesanti ir arī tas, ka šie pagastu sportisti viens otru satiek. Jā, galvenais ir kopējā kompānija un varam viens otru atbalstīt, un šeit viss ir ļoti labi redzams uz vietas, nav izmētāti šie sporta veidi, tā kā es domāju, ir ļoti labi. Priecē arī tas, ka šeit netālu ir ezers, būs arī peldēšana. Jā, pēc ilgāka laika mums programmā peldēšana iekļaut, jo tam ir pateicīga vide, ir ezers, kur ļoti labi vieta priekš peldēšanas, tā kā arī esam iekļaujuši peldēšanu programmā. Neoficiālajā komandas sacensībās, protams, favorīti ir Kuldīgi viennozīmīgi. Droši vien, jā. Bet mēs pēdējos gados vairs netaisam komandu vērtējumu ar medaļām, neoficiāli jā, jo mazajiem pagastiem, protams, ir grūti sacensties ar lielākajām Kuldīgi pirmām kārtām, jo tāpēc apbalvojam katrā sporta veidā, komandu vērtējumi ir katrā sporta veidā. Pirmais skrējiens uzvarēts. Kā apmierināt ar rezultātu? Ļoti labi, jo es 60 metrus neesmu skrējusi 3 gadus vismaz. Šodien domāju pamēģināt. Parastā distance jūsu? Parastā. Man ir nevis distance, bet lods vilšana un basketbols. Un šoreiz tomēr noriskējāt? Riskēju, jā, šoreiz. Tātad cerība uz finālu? Jā. Un vispār par šīm sacensībām, ko tas jums dod? Ne tikai sacensība, bet varbūt viss šī atmosfēra, kas šeit valda. Ļoti patīk sportiskā atmosfēra. Padoras meitenes organizējamies uz spēli. Paziņām un tā draugiem. Galu galā mūsu novada lielākās sacensības. Arī, jā. Vai esat apmierināts ar savu rezultātu? Priekš tiem apstākļiem ir diezgan labs. Viņam dara, ka ir asfalts, tad palika, tā nebūt augstā, bet, jā, laiks labs arī šeit ir, tā kā diezgan ir rezultāts labs. Fināli varētu būt labāk, iesūties tā īsti nepaspēju, bet, jā. Tātad finālā? Jā, es ceru, protams. Uz to arī gatavojos, tā kā. Vienīgi žēl, ka priekšdienā tikai 2 dalībnieki bijām, nebija visi 4. Tas varbūt tā. Un kopumā jūsu vērtējums par šīm sporta spēlēm? Šī man ir pirmā reize. Būtu jau nestāsts, ka diezgan plaši arī apmeklēts un diezgan pārdomāts. Te izveidos ir te volejbola laukums, tā smūgs sakārtot ir, peldēšana vēlāk ir. Izskatās nekā cilvēki piedarbojušies, tomēr arī, redzat, tā ir tā tradīcija izveidojusies, tomēr, laika gaitā. Novada lielākie sporta svētki. Jā. Tā redzēja, ka viss apkārtni sabraukuši ir un tad arī cilvēki piedalās. Kāds līmenis, tas varbūt tā mazākais galēs cilvēku uzstās un atbalsta pasākums. Vai vēl kādā disciplīnā startēs? Jā, es tālēkšanu, tad būs pretstafeti, stafirkas ir un peldēšana paņēma. Vai nebūs pa daudz? Peldēšana nezinu kā ir, neesmu nekāds vajag peldētājs, bet gribētu pamēģināt. Un šādās sacensībās katru gadu piedalīties? Es diezgan jau tā, amatīru līmenī jau startēju sacensībās diezgan regulāri. Jau trenēju vieglietas kā diezgan ilgi un startēju bieži. Un Turlavā tādas iespējas trenēties ir, vai ne? Turlavā ir mazais stadions, 200 metri, bet tālāk ar kādu formu, kādu līmeni sasniegt jau pietiek īstenībā. Skriešana tā ziņā ir tāds ļoti pretim nākošs veids, jo tur nekādas beigas apstākļus nevajag. Vai ir ar ko pagastā sacensties? Es būtu esmu no aizpūtas pats, bet Turlavā strādāju ar sporta skolotāju un tad redzēs. Kāda ir jauniešu interese par skriešanu, ja sporta skolotājs jūs noteikti zinat? Šis būs pirmais gads, kad sāku strādāt, bet
Pats par cik es trenējos aizputē, atsaucība diezgan maz ir. Bērniem varētu patikt tie grupu sporta veidi, kā florbols, volejbols, tad tomēr tur ir komanda. Arī jautrāk savā veidā ir, pierreiz vairāk tāds individuāls veids ir. Bet, otrs puses arī baigi, viss te attīst, tomēr tas jaunieši. Nav, piemēram, tur atspēdiens vai rokas spēks, tev ir gan ātrums, gan izturība, gan viss cits īpašības. Apsveicam ar uzvaru 60 metru skrējienā. Vai tikt finālā, vai bija viegli? Neteiksim, ka bija viegli. Gūt traumu pašā priekšskrējiena beigās, bet finālā saņēmos un aizgāju pie medicīniskās māsas, sapūtu augstos un laikam nostartēju labi. Pats fināls, tur izšķīru centimetri daži tikai tavu uzvaru. Jā, nebija pārliecināts par saviem spēkiem, tāpēc, ka telpās ziemā palika trešais un konkurences 11 skrējieni. Tas jau vien priekšskrējienu, tas ir daudz dalībnieku un vienkārši darīja visu, ko var. Teiksim, kādas tev asaras novada spēles jau aiz muguras pašam? Pašam? 3, man liekas, 3. Tādi var teikt. Arī pagājušajā gadu uzvara? Jā, pagājušajā gadu arī. Īstenībā šīs vasaras 4 ir. 4 viss, kas ir bijuši novada sporta spēles. Bez medaļām neesmu palicis sprintā. Vai vēl kādā sporta veidā startēji? Es vēl startēšu tālēkšanā, bet tikai, lai punktu ieskaitē būtu. Un šīs dienas 60 metru rezultāts? Es nezinu, kā finālā, bet man pašam īstenībā apmierina, tāpēc, ka es domāju, ka pietiekam ātri noskrēju. Pie tevis kabilē, kādi ir treniņa apstākļi? Treniņa apstākļi, var teikt, ir neskatoties uz to, ka mums ir, protams, vecāks skrejceļš, bet tā treniņa apstākļi ir piemērots, jo ir 100 metru skrejceļš garais un ir arī pilnīgs aplis, kā šeit nav. Un tas dod arī iespējas piemēram, uz 200-300 metriem trenēties. Tas ir izturība lielāks sprintam. Cik bieži trenējies? Cik bieži? Vasaras sezonā, var teikt, sporta spēlē. Piemēram, šīm sacensībām, cik ilgi gatavojies? Var teikt, 2 sporta spēles līdz šim, tas ir Vārmē un Kabilē, kad bija. Šīs dienas dāmas sacensības tālēkšanā ir beigušās, apsveic ar uzvaru. Vai tā nāca viegli šodien? Īstenībā nē, jo bija gan jāskrien 60, gan volejbols un pēc tam tālēkšana uzreiz un viss bija ļoti lielā skriešanā, bet tomēr ir labi. Jūsu rezultāts kā apmierina? Mans rezultāts ir 4-41 un, protams, varēja labāk, bet ar šo rezultātu tomēr es zinu, ir viss kārtībā. Nē, tā nebūs. Pašs rekords cik ir? Pašs rekords ir 5-17. Jāmeklē nekādas peldētājs, nekādas. Tas jau ir ievērojams attālums. Vai tu arī ikdienā trenējies? Jā, ikdienā es trenējos Kuldīgas novadas sporta skolā. Un tieši tālēkšana ir tavs mīļākais? Vieglatlētikā, vispārīgi. Tātad kādas disciplīnas? Tur ir tālēkšana 60 metru, 100 metru, augstslēkšana, šķēpes. Ir doma savu dzīvi saistīt ar sportu? Līdz šim es domāju, ka jā, turpmāk, bet redzēs, kā laiks rādīs. Fināls vienmēr ir grūts pat šo cīņu. Sākums nebija tik iepriecinošs. Viņš arī spēcīgs pretiniecis ir. Protams, ka bija grūti. Mums jau bija vairāk baila no viņām, tāpēc mēs paši sabijušās. Jo tās ir stiprākās bija. Jo baila, ka varēs neiegūt. Tas bija tas sākuma stress? Jā. Pēc tam jau, kad spēle aizgāja, tā jau bija vieglāk. Un šī kvalifikācija, ar ko bija jācīnās? Lai tiktu finālā? Kvalifikācija arī mums bija skrunda. Tur arī gāja no sākuma grūtāk, bet uzvarējām. Pārējās, kas bija Alsunga un tāda, tur nebija pārāk nopietni pretinieki. Nebija liela pretestība. 12-54. Uzvarētājs netiecās. Spraigā cīņā Ivans, volejbolists, šodien izcīnīja 3. vietu. Vai gaidījāt pirms sacensībām tik augstu tikt? Protams, pēdējos gados jums ļoti labi gājis, tā ka mēs uz Beidaļu braucām un arī ieguvām. Un kā tad bija iepriekšējos gados? Iepriekšējos gados ir visādi bijis. Ir bijis tā, ka mēs fināli spēlē lietus, bumbu sit uz leju, nevis spēlētāji. Šogad tādā ziņā, man liekas, baigi foršs laiks ir, kas ir baigi forši. Un iepriekšējos gados kaut kā
garākas spēles, un tas bija šogad bagais. Mīnus, tāpēc īsas spēles, ļoti 15 punkti, viens sets ir par maz. Mēs jau te braucam arī priekšspēles pēc spēlēt, un īsti nedabūjām, man liekas tā. Uzspēlēt, jā. Te tev medaļa jau vai ne, it kā nemaz cīņa īsti nav bijusi. Bet pusdienas vēl nav pārēsts. Parasti, ka fināla spēle pēc pusdienām, tad domā, ko varēs, ko nevarēs. Tagad viss tagad vajadzēs. Bet nekas varēsim sauļoties. Jā, savu padarīt. Un tieši par šo te bronzas spēli. Šī spēle bija forša, ideāli izspēlējām 3 setus, tomēr tā bija cīņa par medaļu. Līdzvērtīgi jāatzīst, ka pretinieces bija ļoti forša komanda Turlavā. Bija sajūta, ka spēlēm pret līdzvērtīgām pretiniecēm garas izspēles bija ļoti interesanti. Tātad šīs dienas jūsu sacensības ir beigušās. Kopumā vērtējums par šīm sacensībām? Ļoti labs laiks. Ilgi nebijām tikušās kopā spēlējot, tagad apvienojāmies un izdomājām uzspēlēt. Ļoti patikās mums. Un tā tikāt pat līdz finālam? Jā, tikām pat līdz finālam. Un mazliet par šo finālu spēli. Kāpēc dalībnieki nāk no kabīnes? Kā jau teicām, nebijām trenējušās kopā, varbūt, ja būtu trenējušās, tad jau varbūt pat pirmos būtu. Bet, cīnījāties godam? Cīnījāmies godam, tiešām. Tātad Skrundas novadām 2. vieta? Skrundas novadām 2. vieta. Apsveicu. Esam rētins par sevi. Laukuma saimnieki svin uzvaru savā laukumā. Protams. Kāds stadions šodien? Tikai jau viņš ir izveidots. Īstenībā labs. Ja nebūtu tā grāmata apakšā, tā zāle vēl īsti nav izaugusi. Bet gan jau izaugs. Es te jau viss nomīņāts jau ir. Un par pašām šīs dienas sacensībām. Cik spēles bija jāspēlē? 4, 5. 5, jā. Viss uzvaras. Viss uzvaras. Protams. Kādu setu zaudējāt arī? Nē. Nebija īsti varianti citiem. Kā jau maininieki, viss savāds. Tā kā jākoncentrē un jāuzvar. Un par fināla spēli. Cik sīksts rieksts bija Skrundinieki? Jā. Skrundinieki kā jau skrundinieki, vienmēr sīkst. Bet uzvarēja labākais. Šeit uz informācijas dēļ. Kopumā par šādām kārtība, noteikumi. Vajag biežāk, bet vajag tādas spēles. Arī citos novados vajag. Varbūt novadām pret novadu? Tā par nos būtu Kurzemes novads. Bet tāda jau laikam ir. Dēles, tur beidzās. Katrā gadījumā biežāk? Biežāk, jā. Kāda sajūta šeit, šīs novada spēlēs? Samērā ļoti labs. Te var forši arī atpūsties, kā arī redzam futbolā, paspēlēt volejbols, vieglēti, te ir forši. Un jūs, Skrundas komanda, startēja ītini veiksmīgi, izcīnot pat augsto 2. vietu volejbolā. Jā. Vai bija cerēts uz tik lielu panākumu? Cerējām mēs tik trīniekā, tas bija tāds mērķis, vismaz pa medaļām pacīnīties. Labi, ka sanāca finālam, un mēs arī tā spēlējām. Čaļi godam cīnījās tur, un tā mēs arī tikām uz finālam. Un šī fināla spēle, kas izdevās? Kas varbūt netik? Sevis uzņemšanu vajag bišķi pieklibot, it īpaši man, vajag pieklibot sevis uzņemšanu. Tā jau arī tā nospēlējām, cienīgam nospēlējām, varbūt pirmajā setā bišķi neizdevās, tā bija. Un no komandas biedriem, kurš būtu uzslavas vērts? Uzslavas vērts, cēlājam, Aigaram, Eglītim, labi izmētāja bumbas, varējām forši uzsist. Un vai tas nav tomēr pārsteigums, ka Kuldīgi netika finālā? Ja godīgi, tad varbūt arī nē, jo viņiem nāca pretī pusfinālā baigi stipri pretinieki. Tur jau bija, mēs spēlējām savu pusfinālu un skatījāmies, kā viņiem iet. Un arī bijām domājuši, kurš no viņiem nāks pretī Kuldīgi. Vai arī otrais kaut kā Kuldīgi. Finālā pret Kurmāli komanda stājās pretī jums komanda, kas, kā vēlāk izrādās vispār, visu turnīru laikā nevienu setu nezaudēja. Mēs nevienu setu nezaudējām, tikai tagad finālā 2 setu zaudējām. Bet ar to, diemžēl, pietika. Jā, diemžēl. Nesanāca. Kārtējais šo sacensību sporta veids ir beidzies, konkrēti šoreiz runāsim par streetballu. Kādas bija šīs sacensības priekš jums šodien? Mēs to vairāk uztvēram tā kā sestdienas atpūta, atbraukt pēc smagās treniņu nedēļas un tīri ar draugiem uzspēlēt, tā, un pārstājot Kuldīgi arī. Treneris palūdz uzspēlēt, un tāpēc
atnākt, pabaudīt laiku, satikt cilvēkus, ko es nebiju kādu laiku saticis, patīkams emocijas noteikti, jā. Arī pasākums, domāju, izdevies, un cilvēki daudz salīdzinoši, un spēlēt gribētāji arī, un uzvarēt arī cīnījās, visus gribēja vinēt, tā kā bija labs pasākums noteikti. Kur grūtākā spēle, grūtākais pretinieks bija? Es teiktu, ka pusfināls noteikti pret Ēdolu, jo viņi gribēja tiešām vinēt, viņi bija tāda cīņas par pilnu, teiksim, varbūt tehnikā kaut kur viņi zaudē, protams, bet tādā cīņas parā viņi ļoti gribēja vinēt, un tieši ar tādu komandu ir grūtāk spēlēt tomēr. Bet fināls arī Alsungai cepuri nos, cīnījās, bet beigās kā bija, tā bija vinējām, un par to prieks. Es saprotu, ka tu esi saistīts ar streetballu. Tieši streetballu nē, faktiski es neesmu īsti ar streetballu. Man uz jūs vairāk, es streetballu tā nelabprātīgi godīgi spēlēju vairāk zāles basketbols. Tā kā tā pagājušajā gadā spēlējis arī esmu, visu laiku profesionāli faktiski spēlējis esmu. Bija maz problēmas ar traumām, tur 2 gadus izlaid, bet tā man nodarbošanās, tā varētu teikt. Tavs skatījums, kāds ir vīriešu basketbols mūsdienās Latvijā? Vīriešu basketbols Latvijā, ja godīgi jāsaka, es neesmu daudz pēdējā laikā redzējis, jo es biju prom, esmu Spānijā spēlēju ar pagājušajā gadu, un tad vēl salā vienā Genzijas. Tāpēc man ir grūti spriest, jo cik es esmu saticis, teiksim, bijušos trenerus un runājis, un tagad bija aizbraucis apstīties uz 18 čempionātu. Basketbols noteikti ir attīstījies, es tā domāju, jo palicis atletiskāks, ātrāks šeit, un jaunā paudze ļoti labi ir, es uzskatu. Tas pat mums liecina arī Eiropas čempionātos, bronzas medaļas ir ļoti labi panākumi. Tas nozīmē, ka mēs esam pareizā virzienā. Un jūsu vērtējums tam, ka Latvijā šajos mazajos pagastu centriņos praktiski visur ir stadioni, var spēlēt. Kompleks, viss, kur ir spēlēt, viss futbols, basketbols, volejbols, nekas netrūks. Bija tā pašā Kuldīgā ļoti daudz sporta bāzes, un man ļoti patīkam tur iet trenēties, tāpēc arī atgriezos šeit, jo te nekā netrūks. Tev nav lietas, kas tev novērš uzmanību, teiksim, tu kādā lielā pilsētā vai kur es. Šeit tu vari koncentrēties sportam, teiksim, manā gadījumā basketbolam, bet vienalga, ja kādu sportu tu vari tiešām nodoties savu mērķi un trenēties. Tā kā tas ir ļoti pozitīvi, un es to atbalstu, ka jebkurā, teiksim, rajona mazos pagastos ir šie centri, Tas ir ļoti pozitīvi, kā attīstās. Kā līdz šim Turlavas pagastam klājies? Jāsaka, Turlavai iet ļoti labi. Mums jau ir zelta medaļas un 2. un 3. vietas. Mums vēl cīnās futbolisti tik finālā iekšā. Un tagad mums ir arī izredzes smagumvilkšanā. Mums ir čempions peldēšanā, turlavnieks vīriem. Kā viņu sauc? Arvis Valkovskis. Tad mums ir krosā Ludmila Jots no veterāniem 1, Džanita Freja 2. Tad mums vīriem ir Āris Brantevits 1. un Sāns Veigels 3. krosā. Tad stafetē mēs esam izcīnījuši 3. vietu. Sieviešu strītbolā mums ir 3. vieta. Kas vēl? Tā, es domāju, ka pirmais vilciens jau var sākties piegājienā Snēpeli. Unai. Pirmā vieta Lodz. Īstenībā, Snēpelnieki ļoti pareizi taktika izvēlējušies iekustīt. Tātad vasaras sporta veidos Turlavas pagasts ir ļoti augsts. Mēs esam, jāsaka tā, ka mēs piedalāmies visos sporta veidos, un visos sporta veidos mums ir komandas. Tā kā Turlavā vienmēr sporta dzīvo. Vai tik smaga lieta, ka ugunsdzēsumā mašīna ir vilkta savā mūžā? Nē, es arī vēl pirmo reizi. Kāda sajūta? Ir labi, kājas ir nejūtīgi. Kājas tagad ir tik smagas kā ugunsdzēsēja mašīna. Bet tā ir labi. Mums jau komandā bija vieglais svars. Visiem gan arī zem 70. Cīnījās kā varēja. Galvenais izkustināt, kas šeit ir tas knīpiņš? Jā, izkustināt un pārmesties otrādi. Var uzraut to tempu. Šis ir ļoti apstrīdams risinājums aptīt sev apkārt. Kas bija tas dzenuls, kas pamudināja pieteikties? Šeit var arī nožņaukties. Tas, ka bez elpas palikt. Ka nebūs tāds iespējas. Ēdolnieki izvēlējušies tādu taktiku. Bieži jau nav sporta spēlēs. Sporta svētkos ir smaguma vilkšana, bet sporta spēlēs. Aiziet! Kamēr jauna, tamēr jāpiedo. Šodien Turlava futbola komanda, var teikt, gavilē, jo fināls nu pat kā beidzies, izcīnīta uzvara ar 1-0 par Kuldīgu par šo finālu spēli. Bija saspringta spēle. Mums vēl, tomēr, bija tāds veiksmes faktorīšs, neliela veiksmīte. Savējiem spēlētājiem trāpīja, bija Rikušets un Vārceks nenorēģēja un iesitām 1-0 vadībā. Viņi sit, bet viņiem visi sitien gāja pāri vārtiem. Jā, domāju, mums veiksmīgi pastāvēja mūsu pusē šitais spēlē. Un
Pa visu šo turnīru, kādi bija pretinieki? Bija visi spēcīgi, visi. Laika ziņā vienkārši maz laiks bija, 15 minūtes, vai cik tur. Jā, ja viens vārds iesit, var viegli noturēt rezultātu. Paziņojums visiem tiem, kuri gaida ballīti noslēgumā. Ballīti sāksies tikko beigsies apbalvošana. Futbola turnīrs beidzies un Alsungas novads izcīna augsto 3. vietu. Vai cerējāt? Jā. Patrenējāties? Mēs īpaši nē. Īpaši mēs tā netrenējam. Mēs vienkārši salasāmies uz turnīriem un katrs kaut kur citur vēl patrenējās, varbūt individuāli, bet tā kā mēs kā komanda netrenējamies kopā, salasāmies. Saspēļu stils bija tīri labs jūsu komandai. Jā, bet spēka iztrūkums beigās bija. Uztaisīja maz kļūt pret Kuldīgu, neaizgāja kārtīgi aizsardzībā un līdz ar to spēlējām pa 3. vietu. Tur izdevās iesist to vienu golu un līdz ar to palikām 3. Un šī te 3. vietas spēle, vai bija viegli, kāds bija pretinieks? Mums vienmēr ar Kurmoli bijis tā, ka mēs ir vienādā līmenī, viņi spēcīgi un mums ir vienmēr grūti gājis ar viņiem, bet šoreiz izdevās. Viņi tāpat bija noguruši, tāpat tā kā mēs, un vienkārši mēs varbūt spēcīgāk, varbūt veiksmi palīdzēja. Kāds ir šis laukums? Stadions nesen tikai nodots. Man individuāli man nepatīk. Kas vainas? Ļoti slikti. Ir akmeņi uz laukumu, kad apkrīt, tad ir kājas uzreiz asiņājums. Zietas laukums ir, jā. Kāds laukums visiem vienāds laukums. Un bumba arī apaļ. Jā, un bumba arī apaļ un visiem vienāds. Ar savu rezultātu esat apmierināti šodien 60 metros? Protams, nevēja labāk, bet jā, zinot, ka jāskat pa asfaltu ir labi. Kāda bija konkurence? Konkurence īstenībā bija liela, jo bija ļoti daudz sporta skolas, bet tomēr es vinnēju, viss ir labi. Vispār par šādām te novadu spēlēm? Man vispār patīk, tāpēc, ka es esmu pārstāvēts un pagastu, tas man tā kā ļoti foršs liekas. Parādi lūdzu medaļu uz augšu vairāk. Jūs savā vecuma kategorijā izcīnījāt 3. vietu, pārstāvot Vārnas pagastu. Tātad skriešana jums nebūtu nav sveši jau no droši vien jaunības dienām? Jā, vienkārši tas garums bija bišķi pa īsti. Mīļākas ir garās visās. Savu laikā esmu skrējis arī maratonu. 60 metros vienkārši nebija ieskrieties. Bet 3. vietā arī labi. Kāda bija konkurence? Konkurence bija ļoti sīva. Bet par to labāk neizteikšu. Vai arī ikdienā paskrien? Jā, bet skriešana, tas ir piedeva pie basketbola. Trenējos basketbolā, bet skriešanas jau nevajag. Kāda sajūta kāpjot uz pirmā piedestāla šodien? Vai sacensības bija grūtas? Alekšanā nepaveicās. Kamēr līdzudēji vēl te prasa parādīt muguru, tikmēr mēs pieejam pie dāmu krosa. 3. vieta dāmu krosā. Zaļais Virbuļs! Varētu teikt, ka vai daudz cīņu šodien bija? Varētu teikt, piedalījos 5 sporta veidos. Tie bija? Viņi pirms krosēs, ka viņi negrib vairs neko, viņš ir apnicis, viņi grib mājās, bet laikam aiz dusmām tādu rezultātu Vai tagad beigās nav noguļ? 2. vietā Ieva Vecē! Apsveicam ar uzvaru, vai viegli bija startēt šodien? Jā. Kāda bija trase? Trase bija grūta. Reljefs. Es esmu pieradusi pie tā, bet nav treniņi, bija grūti. Lai uzvarētu, cik bieži trenējaties? 5 reizes nedēļā es trenējos. Un cik tad kilometrus dienā noskrienam? Ko jūs teicāt? Cik kilometrus dienā noskrienam? Es skrienu daudz, no 10 līdz 20 un pat vairāk. Tātad ar skriešanu visu mūžu? Lielā sportā esmu bijusi. Jums šodien rotā 2 medaļas, tātad ne tikai? Vēl viena būs. Tātad 3 gabali? Jā. Kopā kādos veidos? Vēl būs stafetē, 60 metros un krosā. Lieliski panākumi. Tā turē? Jauniešu kross bija. Cik ilgu laiku esat draugos ar ūdeni?
Es nezinu īstenībā, es spēlēju jau no bērnības. Ilgi. Tā kaut kāds 4. klases 3. Un kāds stils vislabāk patīk? Prasā. Kādēļ? Tas ir tā. Nu un šodien pirmā vieta viegli bija? Nu jā, nebija grūti. Vai šī ezerā bija peldēts? Nē, šī ezerā nebija. Nu labi, laidīsim tevi pie līdzjutējiem. Cik medaļas tas savāc Kuldīgas komandu, ko jūs pārstāvējāt? Ļoti daudz. Nevar saskaitīt. Jā, ļoti daudz medaļas. Kopā zelta, sudraba un bronzas medaļas. Vai cerējāt tik daudz? Vairāk. Ja godīgi, nē. Kuldīgi vienmēr iegūst medaļas diezgan jau. Jā, tā ir Kuldīga. Kāds ir tas gods pārstāvēt Kuldīgu šajās sacensībās? Kāds ir sajūta? Es domāju, ka liels, jo tas ir ļoti labi pārstāvēt savu. Ļoti nozīmīgi mači ir ļoti. Ļoti patīkam to visu darīt. Kāds ir, jūsuprāt, šis te jaunais Vilgavas stadions? Nu, ir labāk, bet nav arī tas sliktākais. Jā. Ir daudz labāk nekā bija iepriekš.